Viens no svarīgākajiem procesiem projektā ir komunikācija. No tās būs atkarīgs, vai tavs projekts izdosies, un pasūtītājs būs apmierināts ar tā iznākumu. Pastāst man, kā izpaužās komunikācija projektā? Komunikācija ir divu virzienu process, kurā ir svarīgi nodot un saņemt informāciju. Sākumā nepieciešams saprast, kurš būs informācijas sūtītājs un kurš saņēmējs, kā arī kāds būs vēstījums. Un kā es varēšu saprast, kurš ir informācijas sūtītājs un kurš ir informācijas saņēmējs? To mēs tūlīt apskatīsim, bet pirms tam ir svarīgi apzināt ieinteresētās puses projektā. Kas tās tāds interesantās puses projektā? Ieinteresētās puses ir personas vai grupas, kas ir ieinteresētas tavu projektu īstenošanā un rezultātā. Tavā projektā tās tie varētu būt skolēni, vecāki, direktors un arī citi. Viņi tavu projektu var ietekmēt gan pozitīvi, tā kā palīdzēt tā īstenošanā, vai negatīvi, tā kā apzināti to traucējot. Un kas tad man ir jāņem vērā, plānojot komunikāciju? Jāņem vērā ir šo ieinteresēto pušu viedokļi, jo tām ir projektā ļoti augsta ietekme un interese. Pamēģināsim to salikt grafiski. Tātad, no kā sastāvētu tavu projektu komanda? Tā sastāvā būtu klases audzinātājs, vecāku pārstāvis, klases vecākais, un es pats kā projekta vadītājs. Kā tev liekas, cik liela interese un ietekme būtu pārējām iesaistītām pusēm tavā projekta realizācijā? Es kā projekta vadītājs atrastos šeit, esmu interesēts projekta īstenošanā un man ir ietekme. Mana projekta komanda atrastos līdzās man. Skolas direktoram būs augsta ietekme, bet vidēji interese par pašu projektu, jo šo braucienu vēlamies mēs paši organizēt. Braucienu dalībniekiem būs liela interese, bet zema ietekme. Un dalībnieku vecākiem būs liela ietekme, bet mazāk interese kā braucienu dalībniekiem. Skolā strādājušiem skolotājiem būs zema interese un zema ietekme uz projekta realizācijā, bet viņi tikai tiks informēti par šo projektu. Atceries, tikai ieplānot laiku kādā no savas projekta komandas tikšanās reizēm pārunāt šo ieinteresēto pušu ietekmi un interesi, jo katrā projektā tās var atšķirties. Un kā atbildībā ir ar šiem cilvēkiem komunicēt? Tā ir projekta vadītāja un komandas atbildība, jo jums ir saulaicīgi un precīzi jānodod šī informācija. Projekta komandas dalībnieki var organizēt tikšanās, sazvanīties, rakstīt e-pastus vai kādu citādi komunicēt. Labi, un kā panākt veiksmīgu komunikāciju? To var panākt skaidri definējot, ko vēlies pateikt, nododot ziņu īsi un saprotami, kā arī pārbaudot, vai saņēmējs ir sapratis tavu nodoto informāciju pareizi, un to izdarīt pārjautājot. Labi. Un kas man varētu palīdzēt saplānot komunikāciju ar tām ieinteresētajām pusēm? Un tie būtu, kām komunicēt, caur kādu komunikācijas kanālu. Par ko tad jūs īsti runāsiet? Kad jūs komunicēsiet? Un kurš ir atbildīgs par šīs ziņas nodošanu? Pašās beigās visas atbildes to var apkopot komunikācijas plānā. Tagad man jau kļūst skaidrāks. Es pats komunicēšu ar skolas direktoru klātienē, vienreiz mēnesī par projekta apstiprināšanu un pašu projekta gaitu norisi. Ar pasūtītāju klātienē vienu reizi nedēļā par projekta sasniegtajiem rezultātiem, projekta norisi un arī aktivitātēm. Ar projekta komandu komunicēšu regulāri. Projekta komandas sapulcēs par projekta īstenošanu, aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem. Projekta komandā būs atbildīgie, kas komunicēs ar braucienu dalībnieku vecākiem. Tas notiks klases vecāku sapulcē. Mūsu gadījumā atbildīgais būs klases audzinātājs. Viņš komunicēs arī ar skolas skolotājiem, informējot skolotāju sapulcē tikai vienu reizi par pašu projektu. Ar braucienu dalībniekiem par projekta gaitu komunicēs klases vecākais arī klases sapulcēs.